Re! Viss ēters ir te! Skutelis ir studijā. Lūk, sākām lasīt, kas tajā apmācībā ir iekšā, un dažas lietas. Tad, piemēram, tur ir pastāstīts, kā plānot ģimenes budžetu, kas, man liekas, diezgan labs gājiens. Citāts. Ģimenes finanšu politikai jābūt vienotai. Ja viens taupīs pat sīkumos, bet otrs iegādāsies jaunākā dizaina apģērbus, to nevarēs saukt par sabalansētu budžetu. Nu, nav skaidrs, kāda intelekta cilvēkiem konkrēti ir, varbūt tas rakstīts, bet iespējams autori ir apzinājušies, ka arī ne īpaši gudri cilvēki precās, un kā mēs labi zinām, amors ir akls, līdz ar to pagaidām materiāls diezgan korekts. Iesim tālāk. Ir izskaidrots arī, kāpēc par naudu ģimenē ir jārunā, vai arī pirms ģimenes dibināšanas, kāpēc par naudu būtu jārunā. Tas ir nepieciešams kaut vai tāpēc, lai pēkšņi neizrādītos, ka topošais vīrs vai sieva ir 100 lielāko Latvijas parādnieku sarakstā, un sapnis par kopīgas ģimenes mājas iegādi paliks tikai sapnis vēl vismaz 3 nākošās dzīves. Līdz ar to Tieslietu ministrija oficiāli ir apstiprinājusi arī reinkarnāciju. Jā, šeit ir diezgan labs piedāvājums, jo jums varētu likties, ka varbūt tā nevajag darīt, un, kā, ir nērti iepazīstoties ar kādu, uzdot viņam šo jautājumu, ja, bet 3 nākamās dzīves jūs paliksiet bez savas sapņu mājas. Iespējams, ir jākāpt pāri un kādā kafejnīcā iepazīstoties ar savu potenciālo vīru vai sievu, varbūt ir vienkārši jājautā. Tu gadījumā neesi 100 parādnieku sarakstā? Ja, vai tu gadījumā neesi Jevgenijs Jakovļevs vai Vadims Mitrofānovs? Nēsi? Nu tad precamies. Diezgan loģiska secība, man liekas, sarunai pirms laulībām tā varētu būt.